Vasara jau viducī, jūsu vērtējums kultūras pasākumu piedāvājumam, koncertu, festivālu, vai tie ir pietiekošā daudzumā, jūsuprāt? Es domāju, ka visi tie pasākumi ir diezgan, jā. Visi tie Kuldīgas pilsētas svētki un visi tie vairāk, varbūt vēl kādu pasākumu vairāk arī būtu, kādi izglītojošie. Vai kaut kur ir būts uz kādu koncertu? Tagad pēdējā laikā nav iznācis laiks, jo darbs bijis visu laiku, tā neiznāca. Bet, kad nebija tas darbs tik daudz, tad jā, tad es braukāju. Piemēram, kur esat bijis? Es biju uz pilsētas svētkiem, tad es pārsvarā uz tādiem. Uz Kuldīgu, uz Ventspili. Ko redzējāt gan Kuldīgā, gan Ventspilī? Kā cilvēka prot, izklādēt cilvēks, izdomājuši jauns un interesants pasākums. Kā cits tauts arī prot izklādēties. Piemēram, lielie festivāli nesen bija pozitīvs šo sestdienu Saldus saule. Kā tādus jūs vērtējat? Es viņus nevaru vērtēt, jo es pats uz viņiem neesmu bijis, tāpēc nezināšu neko teikt par viņiem. Bet vai tādu lielu pasākumu, jūsuprāt, vasarā ir vajadzīgi? Manuprāt, jā. Cilvēkiem jau vasarā, ko viņi var citu darīt. Aizbrauc, izklaidējās, satiek savus draugus, ko viņi sen nav satikuši. Iepazīst jauns cilvēks. Es domāju, ka jā, tas ir noderīgi. Jūsu vērtējums vasaras kultūras pasākumu piedāvājumam? Es domāju, šeit koncerts, festivāls un tam līdzīgas lietas. Principā es tā īsti nemācēšu teikt, bet, jo es pat esmu no Skrundas, principā es šobrīd esmu bijusi uz dzīrēm Kuldīgā, esmu apmierināta un ļoti patika interesanti svētki. Notiek gan lielāki, gan mazāki pasākumi, piemēram, jūs minētās dzīves Kuldīgā, tas ir pilsētas svētku variants. Un tieši, koncerti arī dzīrēs Kuldīgā bija dziedošie aktieri ar Paulu. Tāds vērtējums. Ir labi, es pat nezinu. Un lielie festivāli, kur vairāk 10 000 cilvēku sanāk, piemēram, pozitīvs. Par tādiem festivāliem, principā es nemācēšu teikt, es tik aktīvi neiesaistos tādu masu koncertos. Tas vairāk apmeklē tādus konkrētākus pasākumus, nevis tādu pūļu pasākumus. Ar konkrētu sev interesējošu tematiku. Kaut ko sev tuvāku. Šo sestdienu Saldus saule no Skrundas nav tālu. Nē, es nākamnedēļ braucu uz Prātvētras koncertu Ventspilī. Ar ko jūs saistās Prātvētra? Manuprāt, diezgan prestiža un panākumiem bagāta grupa. Kurā vietā jūs viņu ierindotu Latvijā? Top augšgalā katrā ziņā. Tātad tas ir tas stimuls, lai brauktu? Principā bija tā, ka es vienkārši gribēju šajā vasarā apmeklēt kādu koncertu, un tā kā Prātvētrā ir jauna koncertūra, jauns albums izdots, tad tas bija iemesls, kāpēc es izvēlējos šo koncertu. Vasara jau viducī, kultūras pasākumu klāsts, koncertu, festivāli, es domāju. Vai piedāvātais daudzums šeit jūs apmierina? Par cik Latvijā atrodos maz un laiki ir tā ierobežot, man pietiekoši. Kas redzēts? Kas redzēts? Redzēt Kuldīgas pilsētas svētki. Ļoti grandiozi, ļoti skaisti, ar dažādiem māksliniekiem. Ļoti jauki, tiešām skaisti. Vēl turpmāk vēlos apmeklēt Ventspils pilsētas svētkus. Būtībā vairāk tādas pasākumus, kas ir saistīti ar pilsētas svētku norisēm dažādās pilsētās. No kultūras puses Ventspils svētkos, kas būtu jūsuprāt tas interesantākais? Katrā ziņā ziedu paklāji, noteikti viennozīmīgi. Salūts. Par pārējo man vēl grūti spriest. Būs arī Prātvētra? Jā, nezinu, tieši to norises programmu neesmu skatījusies. Jūsu vērtējums tādiem lielākiem festivāliem, pozitīvus, piemēram, kas jau ir bijis šo sestdienu Saldus saule? Īstenībā es tādus neapmeklēju. Es uzskatu, ka manam vecumam tie nav piemēroti.
kas attiecas tieši uz tādiem festivāliem. Vēl Liepājas festivāls, jā, jauniešiem ļoti laba vieta, izklaidēja ļoti daudz un dažādu mākslinieku, daudz dažādas uzstāšanās, bet es uzskatu, ir ierobežot vecumu. Vairāk jaunieši tipi tādi festivāli tie būtu. Es saprotu, ka jūs dzīvojat ārpus Latvijas. Jā. Tur kā ir ar kultūru? Vai izdodas kaut ko apmeklēt, kaut ko redzēt arī savai sirdī tuvu? Īstenībā ļoti, ļoti maz, bet ir tādi, tur vairāk, teiksim, ir tendence visus ielu muzikantiem. Ja? Un tad ir no dažādu valstu kultūrām ļoti interesanti. Ir indiešu, ir afrikāņu, ir amerikāņu, būtībā dažādi. Mūzika ir dažāda un kultūras tie pasākumi, tā kā diez ko ir, ko iepazīt citu valstu kultūru. Tas nozīmē, ka viņi spēlē, es domāju, uz ielas savus valsts folkloru. Jā, var teikt, ka vairāk folkloru nekā kaut kāda cita veida mūzika. Vai cilvēki apstājās un skatās? Jā, ļoti daudz. Ļoti daudz. Būtībā tas pasākums viss ir domāts vairāk uz ziedojumiem, ja? Bet es uzskatu, ka cilvēki tā pozitīvās emocijas tur nav ziedojumu vērts. Tas tiešām ir ļoti vērts. Varbūt šeit Latvijā tā ir neapgūta niša? Kādā ziņā varbūt, jā, nerunāsim par lielākām pilsētām, tādu kā Rīga, bet kas attiecās uz mazpilsētām, es domāju, ka tiešām jā. Vasara jau vidū no kultūras jomas, kā jūs vērtējat? Gan koncerts, gan festivāli, vai ir pietiekami daudz šāda veida kultūras izklaide? Es domāju, ka ir pietiekami daudz, jā, un ir izvēle, ir dažādās pilsētās, un var aizbraukt uz kādu gribu, un ir grupu izvēles, muzikālo grupu. Un, jā, ir pietiekami daudz. Kas ir redzēts jau varbūt šogad? Es neesmu tā uz festivāliem bijusi. Un koncertiem? Tikai uz Raimonda Paula. Kā patika? Bija normāli, jā. Un, teiksim, kura būtu tā grupa, uz kuras koncertu jūs noteikti kaut kur aizbraukt? Uz Simple Plan. Un, teicāt, uz festivāliem neesat bijusi vispār nekad? Nē, nekad. Vai būtu interesi aizbraukt? Jā, es gribētu Summer Sound aizbraukt, un tā vairs uz nevienu. Šonedēļ nogalē tepat blakus saule lielā? Nē, tāda neinteresē. Piemēram, ja būtu iespējas uz kādu slavenu grupu, jūs pat būtu ar mieru doties uz ārzemēm uz koncertu? Jā, ar lielākā prieku. Kura mīļākā? Simple Plan un The Wanted. Vasarā dažādi ansambļi rīko koncertūras, notiek arī dažādi festivāli. Kā jūs vērtējat, vai šis kultūras piedāvājums ir pietiekams Latvijā? Es domāju, ka nē, ka vajadzētu vairāk. Bet patīkami, kad tie kori uzstājās, gan viss tādas lietas ir, kad arī bērni piedalās, gan pieaugušie iet kopistisks tāds pasākumiņus. Varbūt būtiski būtu tas, lai šis piedāvājums būtu visiem vecumiem un dažādām galvām. Jā, arī tāpat kā te bija pilsētas svētkos rādīja to, es neatceros, bet pensionāri, kas sagājuši kopā tas te, viņi tur dzied un darbojās, neatceros, kā viņi tas sauc, bet baigi forši, ka tā ir. Cilvēki rosās un darbojās un piedāvā savu veidu, gan dejo, gan dzied, visu kopā veido tāds kopiņas. Vai šogad kaut kas tāds jauks, riktīgi jauks ir redzēts? Būs kaut kur redzēt? Tikai tagad pilsētas svētkos Kuldīgā, un tad, kad bija tas sestdienā tas lielais pasākums, un tad tas gājiens viss bija, tad bija baigi smuki. Patika gan tā uguņošana pusnaktī bija ļoti smuka. Un teiksim, no festivāliem jūs vērtējums? Es daudz nebraukāju pa tiem festivāliem, bet tad daudz, kur reklamē. Tur gan tā Liepājā, gan tādas lietas. Gan to beach party, gan to, kas te bija tas festivāls. Pozitīvs. Pozitīvs, jā. Tad tie jaunieši jau sabrauc daudz čupām. Un šis te piedāvājuma klāsts, jūsuprāt, ir pietiekošs? Es domāju,
atbilstoši mūsu cenām. Mēs jau daudz, cik mēs daudz nopelnām, tad ir, ja ir tāds viens kārtīgs liels, tad pietiek, bet ja būtu daudz tādu maziņu, es domāju, nezinu, vai tik daudz apmeklētākā. Kas būtu tā grupa, uz ko nu noteikti jūs aizbraukt? Jūsu mīļākā grupa? Grupa no latviešiem? Vienalga. No latviešiem vairāk it kā man patīk Krievi, bet latviešus arī atbalstu. Man patīk gan tas mūzika, gan dzied ļoti smuki, gan ērglis man patīk, gan tas te Jānis Stībels, uz Jānis Stībels noteikti aiziet, tas ļoti smuki dzied. Tā kā Gunārs Kalniņš, man liekas, ka Latvijā nav, bet arī viņš ļoti smuki dzied. Tā kā, tāds. No krievalodīgajiem? No krievalodīgajiem, gan tas pats Bilana, ģima Bilana man ļoti patīk. Un Ņuša, kas tagad reku ir te Jūrmalā, jaunajā Vilnī, viņi uzstājās arī tāds dziedātāji. Nu, no ārzemju grupām, ja būtu iespējas, ko jūs noteikti aizbraukt uz koncertu? No ārzemju grupām man tas, ka man tā angļu valoda nevisai patīk, es domāju, ka man nav tāds baigā, vajag kāda ārzemju dziedātāja, kas baigi patiktu no angļu puses. Вашем мнении, как приезжавшим сюда, хватит ли культурные мероприятия, концерты, фестивали? Что предлагает Латвия, по-вашему? Ну, вы знаете, недавно были на фестивале в Кулдиге. Это было великолепно. Я, как русский человек, мало действительно знал о культуре Латвии, но после того, как я послушал эту музыку, Рига, вот эта Репаблика, мне очень понравилось, и я считаю, что обмен необходим, и русские группы должны приезжать в Латвию, потому что тоже есть интересные коллективы, именно неизвестные. И латышские группы должны приезжать в Петербург, также у нас очень гостеприимные, я думаю, что мы можем сотрудничать, это очень интересно. Без Кулдиги культурные мероприятия где-то еще посмотрели? Нет, не успели, мы здесь были по определенным причинам, поэтому только один день выбрались в Кулдигу. Я думаю, что сейчас я остаюсь еще в Латвии и несколько дней посвящу Кулдиге обязательно. Как насчет новой волны? Знаете, новая волна, не сказал бы, что это культурное мероприятие. Лучше все-таки говорить о каких-то более независимых музыкальных группах, коллективах, которые играют настоящую музыку, а не притворяются, что они играют музыку. Šīs vasaras kultūras pasākumu klāsts, šeit es domāju, gan koncerts, gan festivāls, jūsuprāt, ir pietiekoši? Es domāju, ka nē. Gan domāju, ka ir. Varbūt viss ir kaut kas notiek. Varbūt kaut kas interesants ir redzēts, kaut kur būt, kaut kas baudīts tāds. Liepājā. Es biju Liepājā, Summer Sound festivālu. Patika. Lai gan īstenībā diži nav laika. Tieši par šo festivālu. Kas bija tas interesantākais? Ka tur ir cilvēki daudz. Tad tur tiešām bija daudz, un tur ir ko darīt. Tur ir skatīties koncerts, kā uzstājas mākslinieki. Vienkārši kompānijā. Cik skatuves bija? Nezinu. Daudz. Protams, kas patika vislabāk? Gačo. Vai jūs esat bijis kaut kur jau šogad? Es biju Kuldīgas Cīrēs. Arī ļoti patika. Bija arī daudz, kur iet, visu kaut kas notika. Varbūt kaut kas konkrēti? Konkrēti, man patīk, kad dziedāju centrā, kad paši gāja, pieteicās, dziedāju vakarā. Karaoke? Jā, tas bija labs vakars, interesanti. Jā, tad tirdziņi. Vai nebija doma pašai uzdziedāt? Bija. Gribēju jau tur pierunāt pa vairākiem. Tā, bet tad nesanāca kaut kā. Pajuka. Un kāds ansamblis būtu tas, uz ko noteikti jūs aizbraukt uz koncertu? Es nezinu. Arī nezinu. Vai gan īstenībā kāda starpība, uz ko galvenais, ka ir aizbraukt un tā atmosfēra. Kaut ko redz vismaz. Jā. Ne tikai visu laiku viens kā tas viss tur notiek. Nē, svarīgs tas mākslinieks. Tieši šī klātbūtnes sajūta? Jā, kad tu esi tajā koncertā, kā notiek viss tā atmosfēra, ka, visapkārt kā ir. Šo sestdienu sauda saule, ko darīsiet? Šo sestdienu jāstrādāju. Pagājuši gadu bija labi. Kā patika? Patika ļoti. Tieši varbūt kāda grupa?
grupas nepateikšu, bet tieši tā atmosfēra, visi cilvēki, kā es attaisījušies, kā viņi aiziet uz to koncertu, cik zolīdi visi tur uzvedās. Nav tā, ka kā jaunieši paņem piedzerās un tā nebija. Teiksim, ja būtu tāda iespēja uz kādu ansambli uz ārzemēm aizbraukt uz koncertu, par ko plānojat? Nezinu. Grūti pateikt. Vasara pilnbriedā jūs vērtējums kultūras pasākumu piedāvājumu klāsts, es domāju, šeit koncerts un festivāls, cik plaši viņš ir un vai tas jūs apmierina? Es uzskatu, ka pilnīgi ir pietiekami un arī apmierinoši šajos laikos. Jūsu domas? Pilnīgi vienlīdzīgs domas par šo pasākumiem. Ar mani? Piekrīt man, jā? Piekrītu. Un kur ir būts, kas redzēts jau līdz šim? Kas, protams, patiks? Vairāk man patīk kaut kādas dejas uzstāšanās, kaut kāds dejas šovi, protams, arī koncerti, protams, mūsu pašu latviešu dziedātāji, jo ārzemju jau pilnīgi pietiekoši ļoti daudz jau, man liekas, jaucās iekšā mums ir tā Latvijā. Es domāju, ka latvieši pat labāk paklausīties ir nekā šobrīd nekā tos ārzemju. Latvijā notiek, protams, arī tādi vērienīgi lieli festivāli. Kāds vērtējums tiem? Piemēram, Vilnis, jaunais Vilnis, ja? Jā. Jaunais Vilnis, jā. Jā, ļoti man patīk. Ļoti. Un, piemēram, kura būtu tā grupa, uz kuras koncertu noteikti būtu jāaizbrauc? Uz Linkin Park. Jā, protams, vēl varbūt. Tas ir ārzemju. Tas nekas? Tas nekas. Bet no latviešiem, uz ko mēs varētu aizbraukt? Uz Igo. Uz Igo? Jā. Arī jā, īstenībā jā, uz Igo. Un vēl pat man patīk, tagad ir tā jaunā dziedātāja Samanta Tīna. Man ļoti patīk viņas balsi, ļoti. Labprāt aizbraukt, paklausīt. Jūsu vērtējums kultūras piedāvājumu klāstam, vai tas ir pietiekoši? Šeit, es domāju, koncerts un festivāls. Es domāju, ka Kuldīgā vasarā varētu būt vairāk tādu kultūras pasākumu, jo Kuldīgi var atļauties. Te ir turisti daudz un arī tā izskatās labi. Kā jau vecpilsētā, es domāju, varētu būt vairāk. Un mazliet plašāk vērtējot, teiksim, pa Latviju, šis klāsts ir labs? Pa Latviju, es domāju, ir normāli, ja tā kopumā vērtē, jā, jo nesen jau bija Baltic Beach Party un te visādi pozitīvi ir bijuši. Ir, bet Kuldīgā tieši varētu būt vairāk, jo kas te izceļās vairāk tās pilsētas svētki, jā, tās dzīves Kuldīgā, tā vairāk nekas tā īpaši nav. Kas šogad redzēts, kur būts? Kuldīgas dzīrēm būts, jā, bijām uz estrādi, tur bija, kas tie bija par māksliniekiem, sestdien vakarā, kas tas bija, tur kaut kāds koncertiņš tur bija. Patika? Lietuslī, tā jau būtu paticis. Teiksim, lielie festivāli, vai tā būtu vieta, kur aizbraukt, jums ir pa daudz tautas, varbūt, es nezinu. Kuldīgi jau būtu vislabākais, ka vistuvāk būtu kāds festivāls, tāds lielāks drusciņš, bet Kuldīgā jau nav tāda. Un, teiksim, kura grupa būtu tā, uz kuras koncertu, noteikti pa visu varu ir jātiek jums? Man jāsāk domāt. Līvi, Kredo, bet tie vēl muzicē, varbūt muzicē, jā, tās vecās grupas. Kad varbūt Prātu vētra kopā ar bērniem varētu aiziet. Tas tāds interesantāks, nezinu. Teiksim, vai jums būtu pasaulē tāda grupa, ja būtu tāda iespēja tikt kaut kur vienalga, kurā pasaules malā uz koncertu viņiem būtu tāda? Grupa? Jā. Jā, labs jautājums. Aba man patīk, Bonnie M patika kādreiz, un Beatli patīk, bet kas tagad varētu būt? Kāda Metallica varbūt.
AC/DC. Nu, kaut kas tāds. Un starp citu, jūs pieminētais AC/DC sestdien Saules saulē. Jā, tad jau jābrauc. Jā. Vasarā kultūras pasākumu piedāvājumu klāsts ir visai plašs. Tomēr šeit koncerts un festivāls. Kā jūs tas apmierina šis piedāvājums? Jā, man ļoti apmierina šis piedāvājums, jo uz tiem koncertiem, pasākumiem, ko piedāvā, cenšos arī apmeklēt, cik tas ir iespējams, par cik bezdarba līmenis arī šeit ir diezgan zems, bet diezgan augsts, jāsaka tā. Bet tomēr uz koncertiem, pasākumiem, tāpat pilsētas svētki šeit bija arī ļoti skaisti. Varu tikai par to lepoties, kad esmu šeit jau kuldīdzniece un priecājos tikai par to. Kas patika visvairāk? Visvairāk, par cik mani piesaista māksla. Diemžēl tad es arī skatos uz to mākslu, kas saistībā ir ar mākslu. Vai šogad ir būtis kādā koncertā vai festivālā? Šeit pat pilsētas svētkos koncertā bijām, uz noslēgumu koncertu gan, kas arī ļoti patika, un esmu ļoti apmierināta. Jūsu vērtējums šiem lielajiem festivāliem, kur sabrauc 10 000 skatītāji? Es domāju, ka šādi festivāli jau, kas skaitās, kur 10 000 sabrauc, tur gan laikam vajadzētu parūpēties šeit Kuldīgā. Šeit, es domāju, tādus nevarētu uztaisīt tikai tāpēc, ka domāju, ka būtu par maz, teiksim, viesu uzņemšanai. Šeit ir vietas par maz, lai uzņemtu viesus, vajadzētu vēl vairāk kaut kādus, vai tikai vasarā, vai tikai uz laiku, bet tad vajadzētu parūpēties par to. Vai jums ir kāda grupa, uz kuras koncertu noteikti jūs brauktu, ietu, dotos? Jā, ir mīļākā grupa, tā ir Riču ģimene, kuru noteikti apmeklētu. Ja vien tas ir iespējams, protams. Ir jau vēl tāpat Zeļi, ko arī labprāt apmeklēju. Patīk šlāgermūzika.